Pie maniem tie ir. Un tagad, tātad, mēs te bijām vairāk, visdrosmīgākie bija 25, jo es saņēmu 25, mēs saņēmām, es nesaņēmu, mēs saņēmām 25. Protams, ka tur bija visas Eiropas, un bija arī dažas jāizsvitro, tur bija 30, bet ja kurš izsvitroja, tā bija arī pareizā atbilde. Un Eiropas Savienībā cik ir valstīs? 27. Oi, cik jūs gudri. Un visas 3 aplaudējam un saucam uz priekšu. Mēs sapratām, ka ļoti gudrs kungs mūsu vidū ir. Jā, reizē, kad priekšā. Tā, vispirms es nezinu, kā jums ir ar šiem dzīvnieciņiem, bet datumi pa mēnešiem tur ir viss. Lai zini, kad nākt uz svēto ģimenes māju. Un tagad te ir tā Eiropas komisijas, tātad skaists dāvantrauks, kur pusdienas likt. Te apakšā ir viss tas, ko ielikt, te pa vidiņi ir kaut kas dubult trauciņš, 3-kāršīgs trauciņš, lūdzu. Tagad viņš varētu pateikt, kāpēc... Jā, un tagad, jā, mums ir kāds... Saki... Es pamanīju, ka mūsu uzskatas materiālos trūkst Nīderlandes. Jā. Holandes. Holandi, jā, kā mēs vēl pazīstam. Un atšķirība ir viens karoks ļoti līdzīgs. Tā ir Luksemburga. Luksemburgai ir gaiši zils karoziņš, Holandei, Nīderlandei, kā precīzāk, tumšais zils. Jā, bet tagad mums ir konkrēts jautājums Liesai tev. Jā, kāpēc, Vent, jūs nākat uz mūsu nodarbībām? Kāpēc jūs mācāties? Kāpēc jūs domājat, ka jānāk te ir? Brīnišķīga kompānija, skaistas meitenes. Un otrs tāds racionālāks tieši uz šo senioru skolu, tiešām, lai varētu arī labāk sagatavoties un varētu precīzāk nobalsot Eiropas parlamentu vēlēšanām. Jā, Paldies. Paldies. Tagad pirmās 3 vietas. Dzintra Priede. Nav. Ingūna Leveika. Ingūna nāca 27. pareizas atbildes bija. Lūdzu. Ko mēs noliekam? Jā. Arī špikot ir jāmāk. Jā, arī tas jāmāk, jā, tas arī jāmāk. Nu tātad dāvana tieši tāpat, skaists kalendārs ar sunīšiem. Dzīvnieks mēs visi mīlam, bet tur tie datumi ir iekšā un iezīmējiet. Trešdienās mēs vienmēr te būsim. Nevaram teikt, ka vasarā katru trešdienu, bet līdz vēlēšanām noteikti. Te lūdzu tā. Kastīte, paldies. Tagad atbildi uz jautājumu, kāpēc tev tu nāc uz senioru skolu? Arī iegūt zināšanas, protams, un arī patīkam kompāniju. Lieliski, paldies. Paldies. Tā. Šito mēs noliekam. Tagad ir otra grupa, kas ieguva arī daudz punktus, bet nebija tā. Janīna Strode. Janīna, Vija, Irēna, Ērika, Ilona, Marija. Var nākt visas. Visas lūdzu priekšā. Visas nāk. Jā, lai visas nāk. Jo tā ir nākošā grupa, kas ieguva no 20. Janīna, Vija. Kur ir Vija? Nāc, Ilona, Irēna. Ilona, Nikola. Jā. Jā. Gudrās jau. Nāc. Nu, es taču teicu, ka gudra tauta. Ērika ir, kas ir Ērika?
Jūs Erika, Jā, bet tur daudzi. Janīna, Vija, Irēna, Erika, Ilona un Marija. Mariju nepazīst. Marija, kura bija pagājušajā. Daudz Marija, kur ir. Reku Marija nāk, un tā man liekas. Tā ir Vija, Marija, kur Marija, man liekas. Nē. Vija nāk. Nāciet arī, nāciet. Marija, ejiet. Ejiet, man liekas, tur, es nezinu, ja uzrakstījāt tikai vārdu, tad es nevaru pateikt, jā? Tā, ka cik būs, tik iedosim. Tā, cik jūs esat? Nu, tā, cik jūs esat? 4, 5, jā? 6, 3, 4, 5, 6. Tāpat. Jā. Nē, Pildspalva un maisīši. Jā, šitā gala tāds Pildspalva mūsu kalendārs būs. jā, un tagad lūdzu, Eiropas maisiņš, Eiropas pilsētas, un jums kalendāri, tur tātad sasīmējam. Tie bija tad, jā. Protams, arī vasaras brauciens iezīmēsim, jā? Un tagad katrai jāpasaka jums, kāpēc jūs nākat uz senioru skolu? Tāpēc, ka ļoti interesanti. Paldies! Janīna, kāpēc jums? Tāpēc, ka ļoti labi cilvēki var labi pavadīt laiku un daudz jaunu uzzinājumu. Ilona? Nu, mēs te gūstam labu pieredzi no gudriem cilvēkiem, pat vingrotu iemācāmies un dziedāt un patīkam pavadam laiku. Labs kolektīvs un apgūstam daudz zināšanas vairāk. Kaut ko uzzinām vairāk. Tiešām daudz. Un Marija? Mācīties nekad nav par vēlu un brīnišķīga kompānija. Lieliski, paldies! Aplaudējam! Veneranda, ir Veneranda. Veneranda. Līga, nav Līga, Silvija, Mieze, jā. Un Mārīte, Ģerče. Nav. Nu, ir divas, tad aplaudējam. Nākam. Tagad jūs ar Eiropas parlamentu pildspalvu nākošo, gan jau būs vēl kādi testi, bet vismaz kaut ko pierakstīsiet mūsu mācībās. Un jāatbild uz šo pašu jautājumu. Man ļoti patīk, jo te ir tāda laba sabiedrība, vārds sakot, ir daudz, ko es iemācos, un ļoti patīk man šeit nākt. Es arī daudz ko iemācos. Tāpat arī labi cilvēki, laba sabiedrība. Mēs dziedam, mēs daudz ko apgūstam. Paldies. Janīna un Ārija. Abas divas nāk. Jā, es tieši... Kur divas pildspalvas palika tieši. Un es tieši skatījos, ka jūs mums pat... Esmu skolā špikojusi, es neslēpju. Bet man skolotājs atļāva špikot, bet viņš teica, špikeris jāuzraksta 3 eksemplāros. Jo, ja es uzrakstīju 3 eksemplāros, man nebija vairs jāšpiko. Bet tā gan arī bija. Tuvāk nedaudz, jā. Tāpēc, ka tur to zilais viņš neizsaka. Tātad mums arī pilnīgi tā ir iznācis, ka šīs Eiropas Savienības pildspalvas divas vēl tik ir palikuši. Paldies! Un paldies! Un tagad tas pats jautājums, kāpēc jūs nākat uz mūsu senioru skolu? Nenogrimt mazajos darbos un ikdienās saredzēt zvaigznes. Paldies! Un paldies visiem, jo es šeit esmu jauna. Nu, ne jau jauna, bet nesen, tikai 2 mēnešus. Un paldies visiem. Paldies, ka jūs nākat. Paldies. Esmu laimīga, ka varu kaut kam piederēt. Man šeit patīk. Paldies. Aplaudēsim visiem. Arī tiem, kas varbūt paņēma mājās un mājās izpildīja.
Bet ja arī kāds atzīmēja 5 vai 1, kaut vai Latvija, tad viņš zina, ka viņš dzīvo Latvijā, un tas taču ir lieliski. Es jums kā balvu katram šodien iedošu mājas darbu. Tā būs jūsu laimes zīme, jo mums katram ir savs gada skaitlis, savs datums un savs gads, kurā mēs piedzimām. Mēs to uzrakstīsim, tad otrā rindiņā uzrakstīsim visus. Nu, pieņemsim, es esmu dzimusi 4. maijā, 54. 1000, visus tos ciparus arī nulles. Un tur, kur ir bāli, jūs izkrāsojiet. Un jums tur veidosies mustura zīmējums. Tas ir jūsu laimes kods. Jūs variet izšūt, jūs variet iedīt, variet glabāt šo lapiņu, bet jums būs jūsu personīgais laimes kods. Un to, ka es nezinu, man ir 30, cik ja nebūs, tad es tev vēl... Tātad tas jums ir katram mājās, un ko jūs turiet sev? Jā, pastāstīsim, Liesma pastāstīs vēl. Kurš nesaprot, es vēlreiz izstāstīšu. Jā. Tātad. Un ja arī kādam nebūs, es... Nākošais es iedošu. Nākošajā reizē būs, nokopēsim vēl.